Krāpšanas schēmas Mobildē paredzamais zaudējums 48,000 eiro. Šis jums būs vēl viens lielisks piemērs, cik viegli ir iekrist Mobildē krāpšanas schēmās. Tur džeki otrā galā ir ļoti slīpēti. Strauji attīstās, izmanto mākslīgo intelektu un diezgan labi pieprot savu lietu. Piekam komunikācijas spējas šajā konkrētajā piemērā bija ļoti augstā līmenī. Piekam šoreiz arī telefoniski, jo, kā mēs zinām, tas viss ļoti bieži notiek WhatsAppā, kas jau ir viens no signāliem, kad ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Problēma jau lielākoties ir tajā, ka tā labā cena ļoti bieži apmiglo to veselo saprātu. Piekam, ja tevi vēl psiholoģiski un ļoti tehniski apstrādā, tad šādā schēmā ākli dzenoties pēc tās cenas, tāds garā vājāks cilvēks var iekrist ļoti viegli. Piekam pat schēmā, kurā ir neapbruņot acis pēc pirmajām darbībām, pat neizskatās pēc schēmas. Kā neļaut sev apkrāpt, kādos gadījumos tev ir jābūt īpaši piesardzīgam un kas jādara, lai dabūtu to labo cenu Mobildē. Tā kā meklējam jaunāko video YouTube kanālā Pērikupa dienas grāmata. Paldies!